Iedomājies, ka tu gribētu pakutināt to cūku. Mums jāizmēģina viens TikTok trends. Man ir ļoti labi izmasēta un arī marinējās. Mēs tiekam bez maldināšanas. Nav vienas receptes. Veiksme ir mainīga. Mēs esam atpakaļ nākamajā sērijā. Noteikumi joprojām tie paši, pavisam vienkārši. Uģis pie grila, Zāne pie gadžetiem un tehnikām. Mēģināsim katrs pierādīt savu taisnību. Un mums ir arī no skatītājiem ienākuši daži ieteikumi un lūgumi. Un tā kā šajā sērijā mēs uzklausīsim un pamēģināsim pagatavot ribiņas. Jā. Nu, lai iet. Nu tad veiksmi tev. Veiksmi tev. Veiksmi man. Un dodamies pie katliem. Ejam. Nu ko, ribas mums ir uz galda. Ribas mums ir uz galda, parādījušās no brīnišķīgā Lidl sortimenta. Un mums būs tāda jaudīga porcija šitā viena. Klausies, man neizdodas pārgriezt tās ribiņas. Es nāku palīgā. Iedomājies, ka tu gribētu pakutināt to cūku, redzi? Un te jūt, ka te ir kauliņš. Kauliņš ir kutīgs, iespied dziļāk. O, super! Paldies, paldies! Vajadzētu arī kaut kāds piedevs. Ko tu esi domājis ar piedevām? Mēs plānojām, kad varētu uzlikt grilētus kaut kādus dārzeņus, sezonālas lietiņas. Taisi savu tikmēr garšvielu miksiņu ar ķiploku pulveri, paprikas pulveri, čilī pārsliņām, sāli un pipariem. Mans garšvielu miksiņš ir gatavs. Izskatās, ka tev tur diezgan grūti iet to grilu. Tu nenožēlo savu izvēli gatavot uz grila? Nē. Nu, lai tev veids. Uģis on the fire. Labi, es marinēšu savu porciju jau. Klausies, vai nebija kaut kāda priekšdarba jādara tām ribiņām? Ja tu gribi, lai tās garšvielas tev labāk turās klāt pie gaļas, viņas vēlams pirms tam ir apslacīta un iemasēta ar eļļu. Bet es jau varu arī to tagad izdarīt, vai ne? Es domāju, ka tu to vari tagad arī. Labi. Kāds tev tur plāniņš, ar ko tu sāc? Es marinēšu šoreiz arī varbūt mazliet klasiskā marinādē. Man būs ķiplociņš, medus, ābolu sula, mazliet viskijs un tad sāļumam bišķi sojas meitas. O, viskijs. Ko tas viskijs piedos? Viskijs patiesībā mīkstina gaļu. Tāpat kā cukurs, man liekas, arī. Tāpat kā cukurs, jā. Cik daudz jāliek tas viskijs? Tāds normāls šotiņš, jā. Un to es visu tagad samaisīšu kopā. Tā man gaļa ir iemarinēta. Es viņu pakošu somiņā, savilkties visas garšiņas. Tā vēl laikam arī jāiemarinēs, vai ne? Man ir ļoti labi izmasēta un arī marinējās, jā. Ļoti labi. Tad varbūt uztaisim saldējumu pauzīt. Nu ko, uztaisim vienu saldējumu pauzīt. Vispirms izvēlēs, kurš tev uzrunā visvairāk? Tā, man uzrunā noteikti šokolāde ar karameli. Es esmu ļoti saldējumu Labi, mīlis. es izdomāju, ka mums jāizmēģina viens TikTok trends. Nu. Es atradu, ka ir tāds trends šobrīd vaniņas saldējumu baudīt ar olīveļu un sāli. Lūdzu, noskaties to video. Ok. Es tikmēr jau sākšu sagatavoties. Manējais ir ļoti garšīgs. Tā, tad mums vajag sāli. Nu, izstās ļoti dīvaini. Nu, nav slikti. Es atzīšos, es biju dzirdējis sliktus komentārus, bet es tur neko sliktu neredzu. Tas olīveļas rūgtums man patiesībā ļoti patīk, bet man ir ļoti garša olīveļa. Kā tad? Šis eksperiments nav no sliktākajiem. Varat pamēģināt arī jūs. Nu, Uģi, tā saldējuma pauze, man liekas, bija tieši tas, kas man bija vajadzīgs. Karšīgi. Es turpināšu arī ar cukuriņu un sagatavošu savus piedevus ribiņām un sākšu ar persikiem. Labi, man tikai viens jautājums. Kopš kura laika persiks ir dārzenis? Tehniski redzi, viņš ir tikpat apaļš kā tomāts. Labi, es taisīšu savus dārzenīšus, ņemšu dažādas krāsas papriku, es viņu nogrilēšu uz panniņas un pēc tam iemarināšu. Man būs tāda grilēta marinēta paprika. Man nav bail izgāzties. Kā tev? Es jau esmu tik daudz izgāzies, kur tad man vairs var būt bail? Nē, tu neesi izgāzies, Uģi. Tu vienkārši esi maldījies savā priekšstatā, ka uz pannas vai uz cepeškrāsnī vai kaut kādā citā virtuves gadžetā nevar pagatavot tikpat labi kā uz grila.
Kā tev to grilu tur sokas? Grils super, man pat liekas pa karstu šobrīd, bet mēs sāksim uz augstāku un tad noiesim uz zemāku siltumu. Mazliet nošpikošu arī no tevis un piešaušu olīveļu pie saviem grila dārzeņiem. Paņemšu un sabēršu garšvielu miksu uz saviem dārzeņiem. Es slēgšu iekšā savu krāstiņu. Kā tev liekas, zivs, kartupeļu, pica vai cepetis vai mafini? Kurš varētu būt piemērotāks? Nu, idejiski jau cepetis, laikam. Es ar tā būtu darījis. Aiziet. Lūdzu, nepievil mani. Redzi, ir tiešā karstuma zona un netiešā karstuma zona. Es ribiņas likšu uz netiešā karstuma zonu, lai viņas man tā lēnām grillējās. Un to var panākt tādā veidā, kad ogles grillā pabīd uz vienu malu. Pazīšu, kā iet manā neviņu. Oh my god! Viņas izstāsta tik labi. Manējās arī stāstīja labi. Super! Tā man vajadzētu mērcīti. Es laikam ņemšu teriyaki barbecue. Ņemī. Tā bagātīgi. Tev laikam tur ir viss pirmo reizi ātrāk par mani gatavs, jā? Nu, es te tā tuvojos, jā, noslēgumam. Tu pārbaudi arī šoreiz ar termometru, jā? Jā, nu tas ir viens rīks, kur es vienmēr izmantoju pie grila, lai zinātu, vai tiešām ir mana gaļiņa tādā drošā temperatūrā. Un tad pastāst, kādai temperatūrai jābūt ir? Vajadzētu būt 72 grādi, jā, 72, 74. Labi, es taisu marinādi. Man te vajag labi daudz ķiplokus. Klāt olīveļu. Vēl sāli. Pariņus. Un kā punktiņš uz zi, balzamiko etiķus. Glazūriņus veidā. Ieliksim čečet cukuriņu. Uģi, tev tik interesants tas dārziņu salikums. Varbūt var padalīties vēl ar kādu interesantu recepti. Kādus vēl var dārziņus grillēt uz grila tieši? Uz grila var grillēt jebkurus dārzeņus. Galvenais ir, kā tu viņus pirms tam iepriekš sagatavo. Manas piedevas ir gatavas. Man vēl vajag dažas minūtītes tām ribiņām pacepties. Tev izskatās, ka arī tūdaļ viss būs gatavs, vai ne? Gandrīz, jā. Ļoti labi. Nu, tad mums tūdaļ pie galda nāks mūsu degustātori, kas vērtēs mūsu ēdienu. Bet varbūt mēs varētu viņiem pagatavot kādu welcome drink, ko tu saki? Aha, iemīlināt. Jā, lai viņiem atmaigas sirds. Es ierosinu uztaisīt tādu atslēdzinošu citronu kokteili ar Jack Daniels. Es tādu nemāku taisīt, bet ticu, ka tu man parādīsi. Es to parādīšu. Tāda pirmais darbiņš ir izspiest citronam sulu. Ok. Tu varētu jau glāzē ielikt tādu ēdamkarotu medu. Tad slēdz citronu sulu klāt. Tīri samēsīsim. Liekam ledu. Tāda galvenā sastāvdaļa, ja? Jā. Džekiņš. Un tad beigās pielējam vēl citronu limonādi. Tu varētu nomizot citronu miziņu. Uzliekam pa virsu salmiņu. Un mūsu kokteilis ir gatavs. Tā, es savus ribiņas ielikšu folijām, mazliet atpūsties. Mūsu ribiņas ir izcepušās, piedevas arī gatavas. Mūsu viesi ir arī ieradušies. Dosim garšot, lai viņi tad mēģina uzminēt, kurš gatavots uz grila, kurš uz pannas. Par izdevušos dienu. Dārzeņi arī ir uz grila vai ne uz grila? Mēs tiekam vest maldināšanu. Nav viens recepts 2 balāriem. Man jāsagadā paprika, smaržo pēc dūmēm. Jā, bet kā tu zini, ka nav pievienot vienkārši kādu dūmu garšvielu klāt? Es nezinu. Bet garšīgi.
Šis izlās ļoti labi. Man neskatāt šitais liekas, šitais uz grila ir. Iemesls, kāpēc es mazliet nesaprotu, tāpēc, ka ar airfryeru bieži vien tas ēdiens sanāk diezgan savs. Un pirmais ir mazliet sausāks. Ko mēs ēdām? Nu, Uģi, redz kā, tev paveicās. Šoreiz... Paveicās! Veiksme ir mainīga, tā kā mums vēl, man šķiet, ir pūrā daža laba lieta, ko mums vajadzētu uz tā grila pamēģināt. Jā, un Pansis arī grib pamēģināt. Tā kā turpiniet skatīties un tiekamies. Es domāju, ka tas ir mums speciāls reizes. Voilā! Pielikšu arī dilus, varbūt nopirkšu, kur žūrija. Šeit ēd saldējumu ar vīnu. Maldinātu un jauktu galvu esat mainījušies arī.